Sveicieni EY sarunu sērijā Stratēģijas formula, podkāsts par gudru rīcību un skaidru virzienu. Par ko mēs šodien parunāsim? Parunāsim par piķi biznesam. Tas tā sarunvalodā sakot. Tā nopietni runājot, parunāsim par Baltijas uzņēmumu iespējām izmantot investīciju fondus. Kas aktuāls, kam jābūt gatavam ejot pie investoriem, kur bieži biznesā tiek pieļautas kļūdas, meklējot līdzekļus nākamajai izaugsmes lēcienam. To visu un vēl citas interesantas tēmas mēs šodien pārunāsim. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un ar mani kopā šodien ir divi intelektuāli spēcīgi viesi, kas palīdzēs salikt kopā to stratēģijas formulu šodienas kontekstam. Pirmkārt, EY stratēģijas un darījuma prakses partneris Aleksejs Sentuhovskis. Sveicieni! Sveiki! Un ar mums kopā ir Baltic Capital Markets Acceleration Fund partneris, kas atbild tieši par Latvijas reģionu, Dmitrijs Smirnovs. Sveiks, Dmitrij! Sveiki! Esam tūlīt stratēģijas formulas būvēšanas fāzē, taču pirms tām nopietnām lietām gribās tomēr nedaudz to cilvēcīgumu iemest, lai mūsu klausītāji labāk mūs gan sadzird, gan identificē. Un mans tas tipiskais jautājums stratēģijas formulas podkāstā ir papildus tam titulam, ko mēs tikko uzzinājām un dzirdējām, kas Aleksejs, piemēram, ir ikdienā kā profesionāli, tā privāti. Ikdienā es esmu vīrs, man ir 2 bērni, dēls 10 gadi un meita 2 gadi. Man ir 2 suņi, ar kuriem daudz jāstaigā. Un es interesējos par to visu, par ko interesējas mani bērni. Šobrīd dēls spēlē tenisu, katros brīvdienas pavadu tenisa turnīros, atbalstu viņu un uzmudrinu. Es neapskaužu Aleksei 2 bērni un 2 suņi. Tas jau tā kā gan 4 bērni ir, vai ne? Tikai sunīši nedaudz citādākā formā kā bērni. Jā. Mēs skaitām 2 suņus par 1 bērnu. Redz kā, tad 3 kopā jāsanāk. Burvīgi. Dmitrij, kā ar tevi? Ārpus darba man cilvēki atpazīst ar 2 maniem hobijiem, kas ir diezgan pretrunīgi. Viens hobijs ir sports. Esmu noskrējis tur vairākas pusmaratonus un maratonus. Un otras puses esmu cigaru cienītājs. Vairāki cilvēki zina mani sakara ar šito hobiju arī. Redz kā, tad tomēr tās lietas var kaut kā savienot un nav tā, ka viss... Es neesmu pirmais sportists, kas to var savienot, tas jau pierādīja citi. Daudz titulētaki sportisti. Gan stress, gan atpūta arī kopā var eksistēt, un par to mēs nešaubamies. Tas, ko es gribu vēl izdarīt kopā ar jums, ir uzspēlēt ātru spēlīti, ko sauc par asociāciju spēli. To mēs spēlējam, lai nedaudz iekustinātu mūsu šodienas sarunai. Un, kas zina, varbūt kāds teikums no šīs spēles varbūt noderēs arī sarunā. Es jums piespēlēšu vārdu vai vārdu salikumu. Jums pirmā lieta, kas nāk prātā. Aleksej, kas tev nāk prātā, kad tu dzirdi vārdu nobriedis? Nobriedis. Angliski tur var teikt mature, piemēram. Biznesā izmanto šo terminu dažkārt. Man uzreiz ir pareiza stratēģija izvēle, apzināti riski, fondi, izaugsme. Tā kā definīcija no vienas puses sanāca. Dmitrij, kas tev nāk prātā pie vārda nobriedis? Nobriedis, man vairāk liekas, ka tas ir tāds jau stabils, lēni augošs, bet ļoti tāds stabils uzņēmums, kuram ir mazāk risku, bet arī iespēja ir daudz mazāk nekā, piemēram, tam, kas ļoti strauji auga. Ļoti labi. Tad, Dmitrij, turpinām ar tevi. KPIs. Latvijas to varētu tulkot sasniedzamie rādītāji, laikam. KPIs, kas nāk prātā? Daudz ciparu un mērķu. Ļoti labi, daudz ciparu. Aleksej, kā ar tevi? Man nāk, mēs dalām KPIs, ir finanšu KPIs un ir nefinanšu KPIs. Varbūt kaut kāda tehnoloģiski KPIs, varbūt operacionāli. Es parasti tā domāju par KPIs. Ir kādi, kas ir svarīgāki par citiem? Mūsu industrijai ir tāds, man dēls saka, ka mans darbs, ko es daru, parasti ir ļoti grūti paskaidrot. Es vieglāk saku, ka esmu tāds advancēts grāmatvedis,
bet viņš visu laiku dzird vienu vārdu – EBITDA. EBITDA. Un tad mūsu industrijā EBITDA ir ļoti svarīga. Partneris, Aleksej, kas nāk prātā? Partneris. Man nāk prātā tāds atbalsts. Ko es domāju par partneri, piemēram, vieglā valodā. Piemēram, mans darbs ir atbalstīt uzņēmuma īpašniekus un uzņēmuma vadītājos ļoti nopietnos brīžos, kad viņiem jāpieņem strateģisks lēmums. Un viņi nevar un negrib to pieņemt vieni paši, viņam vajag atbalsts tajā brīdī. Un tad es esmu partneris viņiem. Gan analoģija runājot, ir koks, kas gāžās, tad ir tā stuta, kas palīdz turēties, līdz tas koks saka ieaudzē savas saknes, vai ne? Var skatīties dažādas arī tā. Dmitri. Manuprāt, partneris ir puse vai cilvēks, ar kuru var kopā strādāt un iet pie kopīga rezultāta. Tas ir cilvēks, uz kuru var paļauties, un tu zini, ka gan tu viņam palīdzēsi grūtajā brīdī, gan viņš tev palīdzēs grūtajā brīdī, ja tas būs nepieciešams. Vienalga kāda situācija, tas cilvēks tur būs. Jā, partneri parasti dala gan tas sliktos momentus, gan arī labus momentus. Un tas ir skaisti, ja ir tādi partneri, kuriem to var darīt. Runājot par skaistām lietām, Dmitri, zelts. Zelts. Šaini. Tas kaut kas spīdīgs. Tagad daudz runā par zeltu un zelta investīcijām. Šis vārds varētu būt tāds interesants. Kaut kas, kas piesaista ne tikai vizuāli, bet arī varbūt prāts kutina. Jā, zelts tas ir tāda vērtības mērījums. Jā, vairāk. Kas asociējas ar kaut kādu uzvaru, ar kaut kādu lielu vērtību. Aleksej, piekrīt, kas tev nāk prātā? Pirmais, kas nāk prātā, tas ir olimpiāde. Liela aktualitāte. Liela aktualitāte šobrīd, un lai mums ir pēc iespējas vairāk zelta medaļu kā valstī. Un nākošais profesionāli nāk, tas ir kvalitātes standarts zelts. Mēs arī savā darbā mēram, kā varbūt zelta produkts, zelta procedūra, tas ir izplatīts pie mums. Man patīk, ka tu minēji zelta standarts, jo mans pēdējais vārdiņš, ko es gribu piespēlēt, ir kļūdas, kas gan izvēr kaut kas pilnīgi pretējs tādam zelta standartam, bet kas nāk prātā, dzirdot vārdu kļūdas? Kļūdas, ļoti interesanti kļūdas. Kļūdas tas ir risks, kļūdas var notikt, ja tu esi nesagatavots, un kļūdas var notikt arī, tu vari gatavoties, bet viņi varbūt var notikt. Un es domāju, par kļūdām runājot, vissvarīgākais ir būt gatavam un jābūt spēj ātri un profesionāli reaģēt un viņus labot. Dmitrijs nopūtās, jo visas atbildes, ko gribēja teikt, pateica, vai nāk kaut kas cits prātā? Es domāju, ka tur kolēģi nekļūdas. Tāpēc viņam grūti par to teikt, bet, manuprāt, tam vārdam ir tā kā divas puses. Viena ir nepatikama, ka kļūda ir kaut kas tāds nepatikams notikums, bet no otras puses no tā var mācīties. Un man liekas, ka jebkura kļūda liela vērtība ir tā, ka tu, ja tu esi, protams, gudrs cilvēks, vairāk tu nepieļausi tādu kļūdu. Ja, tas ir vērtīga pieredze. Redzēs, vai un kā šie vārdi iepīsies mūsu šodienas sarunā, taču ķeramies, vērsim pie ragiem, par fondiem šodien parunāsim, par investīciju piesaisti. Varbūt šajā podkāstā mēs neaizraujamies tik daudz ar ziņu analīzi un kas ir bijuši tie lielākie notikumi. Tomēr, kas šobrīd ir tās aktualitātes, tie lielie pārmaiņu veidi, tās tendences investīciju piesaistē un fondos gan Latvijā, gan Baltijā? Aleksej, kā tu teiktu? Es teiktu, ka ir pozitīvas ziņas, ka fondi ir. Fondiem ir pieejama nauda. Daudzi fondi jau saņem nākošos fondus, kārtējos fondus, un tie ir daudz lielākie nekā iepriekšējie. Fondi Baltijā un Latvijā viņi kļūst nobriedoši, un viņi sāka investēt daudz strateģiskāk un arī sagaida pavisam citus kritērijus no uzņēmumiem, kuros viņi investē. Un kopumā viss aug, un arī
fondu izmērs un tie uzņēmumi, uz kuriem viņi skatās, arī palielinās. Un kas ir pozitīvs, mēs kā Baltijā, mēs sakām iziet ārā no Baltijas. Un mēs arī sakām investēt arī ārpus Baltijas, citur Eiropā. Un, manuprāt, šīs ir pozitīvas ziņas. Dmitri, piekrīti, un kas ir kādas aktualitātes, ko tu redzi šajā kontekstā? Protams, piekrītu, jā. Es arī varu pamanīt, ka fondu pasaulē mūsu reģionā attīstās, jā, un, jā, principā tika palaisti jauni fondi, ieskaitot mūsu fondu, kas ir Baltic Capital Markets Acceleration Funds, kuram ir koda nosaukums Pre-IPO fund, jā, kas palielam gatavos Latvijas, Lietuvas un arī Igauņu uzņēmumus priekš publiskiem tirgiem nākotnē, ja, tiem, kuriem ir ambīcijas. Ja. Un, jā, mēs redzam, ka reģions arī spēja piesaistīt lielu naudu. Tur nesen arī bija palaists Baltic Innovation Fund 3, kas ir 3 valsts iniciatīva kopā ar Altumu, Ilta un Smartcapu un EIFu, ja, kas dos ļoti lielu attīstības uzrāvienu Baltijas fondam un dos tiem papildus investīcijas. Varētu šķist, ka visu to globālo satricinājumu kontekstā, vienalga, vai tie ir finansiāli vai ģeopolitiski, varētu šis mūsu reģions no vienas puses varbūt nav tas centrālais, jo šis, nezinu, tur Francija, Vācija vai ne, lielās stabilās ekonomikas, tur labāk liekam iekšā, bet es sadzirdu to, ka ir vieta izaugsmē un fondi šeit nāk iekšā. Kas ir tie varbūt notikumi, tie pierādījumi investoriem, ka šeit ir vērts investēt, ka Baltijas valsts labi ņem pretī? Mēs laikam esam kaut kur tehnoloģiski spēcīgi, zināšanas, kā jūs teikt, Dmitri? Es domāju, ka labs pierādījums ir tas, ka arī mūsu valsts spēja ražot unikornus, jā, lielus uzņēmumus gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā, jā, un tas ir labs pierādījums tam, ka šeit ir gan labas smadzenes, gan cilvēki, kas spēj citīgi strādāt un radīt labus rezultātus. Un arī es domāju, ka fondu radītāji to saviem investoriem spēj parādīt, ka ir diezgan normālas atdeves un ka ir jēga investēt šajā reģionā tālāk. Ir kādi piemēri, kas nāk prātā no personīgās un no tādas publiskās vidas, kas redzētu, ka šis bija tāds labs zīmoks mūsu reģionam? Kaut kādus konkrētus piemērus negribas minēt un slavēt kolēģus no citiem. Nozares, kurām skatās? Es domāju, ka veselības nozare ir diezgan labs piemērs, kur mēs redzam labus darījumus, kuros mēs arī esam kaut kādā veidā piedalījušies citā amplitūdā. Bet, jā, un tehnoloģijas arī. Es domāju, ka labs piemērs varētu būt Printful un Printify apvienošanas, ja mēs runājam par Latvijas tādiem uzņēmumiem, ja tas diezgan labs piemērs tam, ka vietēji uzņēmumi var augt un kļūst tādi pasaules mēroga pazīstami. Ļoti labs piemērs, jo to daudz analizēs dažādos kontekstos par to, kā process iet uz priekšu. Aleksej, ko tu šeit ielikt iekšā? Kas ir tie iemesli un piemēri, kas piesaista arvien vairāk Baltijai? Es biju viena fonda 30 gadu jubileja Latvijā, un to vērtību parasti ļoti labi redz ārzemnieki, kuri nāk pie mums. Jo mēs paši dažreiz nepamanām to vērtību, kas mums ir unikāls. Un man ļoti iepatīk tāda frāze, ka mūsu tirgus ir tik maz, ka mēs ļoti ātri uzņēmumi sasniedz maksimālu kapacitāti, un viņi saprot, lai viņiem augt, viņiem vajag iet ārā, viņiem vajag eksportēt, viņiem jāiet citos tirgos, viņiem jākļūt globāliem. Un tas ir no pirmās dienas, kas mums atšķir. No mazas valsts mums jākļūt lieliem. Dažreiz mums salīdzina ar Šveici. No darījumiem un no uzņēmumiem es izceltu Irons, tehnoloģisko uzņēmumu. Viņi pacēla jaunu finansējumu, diezgan lielu summu attīstībai, un viņi atrodas tādā ļoti unikāla nišā. Varbūt pat viņi ir tirgus līderis savā jomā. Un kā Irons, tā arī HealthTech kontekstā, tā tehnoloģija ir tas, man šķiet, ka
Piekritīsiet, ka mūsu reģiona spēcīgā iezīme ir tomēr mūsu zināšanas. Kas dažkārt to sauc par brain power, vai ne? Ka mums pat, ja mēs varbūt nevaram uzražot miljonus dronus, vai šobrīd Airons jau vairāk tiek runāts par vēja turbīnu šo apkopes servisu. Pat, ja mēs nevaram saražot tehniski, tad mēs esam tie, kur izdomā, kā tas notiek, un tas tā intelektuālā kapacitāte, vai ne? Mums jātēmē nevis uz apjomu, bet uz kvalitāti, un mums jāražo tehnoloģijas, vai tas ir jāizdomā hardware vai software, un tad skalot to var jau citos tirgos. Bet pati primārā tehnoloģija, es domāju, šī ir ļoti laba vieta. Gatavoties šodien sarunai, tā tīri garām ejot ar vienu uzņēmēju papļāpā, teicu, tuvojās saruna par fondiem, un viņa pirmā tā doma bija, uz ko mēs mēķēsim šajā sarunā. Kā jūs teiktu, investīcijas no fondiem, tas vairāk ir stāsts par agrīno periodu uzņēmumā, kad ir kaut kas interesants, bet varbūt nedaudz riskants, vidēji izaugsme vai jau par nobriedušo posmu. Aleksai, kā tu teiktu? Šodien mēs vairāk fokusēsim uz tādu vidēju un nobriedošu posmu, jo agrīnas stādies uzņēmumu fondu piesaistē. Tas ir tāds nišs jautājums, un es teiktu, ka es neesmu eksperts šajā sfērā, un tas ir bišķiņ tāda atsevišķa sfēra, kas ir atšķirīgs agrīnos posmos. Fondi un investori, viņi pārsvarā investē ideja un komanda. Un viņi skatās, vai šī komanda var realizēt ideju. Viņus mazāk interesē biznesa modelis, tur praktiski nav cipari. Viņi skatās uz cilvēkiem, vai viņi vēsturiski sastrādājas, vai viņi var realizēt to ideju. Un dažreiz ideja pēc investīcijas viņa var pamainīties. Un pats investors kopā ar komandu, viņi var to pamainīt un iesturēt cita virziena. Tāpēc šodien man būtu daudz vairāk ekspertīzes pastāstīt par uzņēmumiem vidējā attīstības posmā vai nobriedušiem uzņēmumiem. Dmitri, ko tu šeit likt tiešā, ar ko jūs vairāk strādājat? Es teiktu, ja runājot par fondiem, katram uzņēmuma attīstības posmam ir savs fonds, vai sava fondu stratēģija. Mēs savu laiku fokusējamies uz izaugsmes stāstiem. Tā kā mūsu fonda stratēģija ir palīdzēt vietējiem uzņēmumiem augt, gan vietējā tirgu, gan ārpus tirgus, un iziet ārā no Baltijas robežām un kļūst par starptautiskiem uzņēmumiem, kas varētu būt pēc tam pievilcīgs priekš publiskiem investoriem, biržas investoriem. Nākamais mans follow-up jautājums šim bija, kurā brīdī uzņēmums ir pārāk mazs vai jau pārāk nobriedzis? Ir tādas galējās robežas, vai tur jāstāsta situācija pēc situācijas? Jāskatās situācijas pēc situācijas, pārāk maz, protams, tas ir šai stratēģijai, tie startup uzņēmumi, kas ir vairāk pievilcīgi pie visi fondiem. Tad priekš mums tas būs varbūt pārāk maz, bet pārāk nobriedis tāda jautājuma laikam nav. Mēs vairāk skatāmies uz to, kādu pievienotu vērtību mēs varam dot šim uzņēmumam, ne tikai naudas ziņa, bet arī strateģiskā ziņa un attīstības ziņa. Piemēram, ar savu pieredzi iet ārpus Baltijas tirgiem, varbūt pirkt konkurentus vai pirkt jaunus uzņēmumus jaunajos tirgos, lai augt un diversificēties. Un tad mēs skatāmies, vai mēs varam palīdzēt vai nē. Vai mēs varam pēc tam to uzņēmumu veiksmīgi nodot citiem akcionāriem, publiskiem vai kādiem citiem. Es, Aleksei, gribu šo jautājumu paturpināt, varbūt no uzņēmuma perspektīvas. Kas ir tās lietas, kur uzņēmumam pašam ir kaut kādi kritēriji rādītāji, kur saprast, šeit ir laiks skatīties uz fondiem, jo tev EY pieredzē gan jau ir dažādi piemēri redzēti. Ir kaut kādi tādi kritēriji, punkti, kur mēs šeit iečikojamies, ir skaidrs, ka šis ir tas brīdis. Kad uzņēmums grib augt, kad uzņēmumam ir ambīcijas, bet kad uzņēmums saprot, ka viņi grib to darīt ar kādu kopā, viņam vajag partneris ar pieredzi, kurš jau ir gājis šo ceļu. Viņi negrib būt vieni.
un viņi meklē gan finansējumu, gan viņi meklē pieredzi, kurš var viņus atbalstīt. Un arī dažreiz uzņēmumi saprot, ka viņi nākošais posms ir diezgan riskants, ambiciozs, ar bankas finansējumu nepietiek, un tad vajag fonda nauda. Un tad viņi griežas pie fondiem, un tad kopā ar fondiem viņi plāno nākošo izaugsmes stadiju. Es tagad papildināt un turpināt, ko Dmitrijs arī jau iezīmē vienā no atbildēm. Pirmā tā asociācija varētu būt fonds, tā ir nauda. Kas ir vēl tās lietas, ko tu iegūst līdz ar fondu? Man šeit, ka tu minēji Dmitrijs stratēģija, kā viens no strateģiskas partneris redzējums, ko tu liktu šeit iekšā? Pirmkārt, tu iegūsi partneri. Ja, tas ir galvenā lieta. Ne tikai nauda, bet partneri ar kaut kādu pieredzi un iespējami palīdzēt jebkuros jautājumus. Ja, gan strateģiskajos jautājumos palīdzēt, varbūt personāla jautājumā viņš var palīdzēt pastiprināt komandu. Ja, un fonds parasti viņš māk taisīt darījumus un piesaistīt papildus finansējumu. Ja, tas arī izaugsmes posms ir diezgan svarīga lieta. Un arī palīdzēt uzbūvēt uzņēmumu tālākai izaugsmes posmam. Ja, varbūt uzlabot tā saukto corporate governance, var būt arī citas lietas. Ja, teiksim tā, mūsu stratēģija ir diezgan labi sarakstīta, ko mēs varam palīdzēt priekš uzņēmumiem, kas gribētu kļūst publiski kaut kādā nākotnē. Fondam ir sakrata ļoti liela pieredze. Fonds var zināt informāciju ne tikai par vietējo Latvijas vai Baltijas tirgu, bet fonds viņam uzkrājas pieredze un zināšanas par plašāko tirgu. Fonda partneri, viņi piedalās konferences, viņi ceļo pa Eiropu, viņi zina informāciju par konkurējušiem uzņēmumiem. Viņi uzkrāja ļoti daudz informācijas, un šī informācija var būt ļoti noderīga uzņēmumam, kura viņi investē. Un, ja fonds uztaisa investīciju, tad katru reizi fonda partneri viņi visu laiku domā par šo uzņēmumu. Un, ja viņi kaut ko pamanā, tad jaunākas ziņas, jaunākas inovācijas, viņi to visu nes uzņēmumam, jo, ja uzņēmums ir veiksmīgs, tad fonds ir veiksmīgs. Tas ir nepārtraukts atbalsts uzņēmumumam. Tā līdzatbildība jau veidojas par uzņēmumu, jo arī fondam uzņēmums jau ir kā assets, vai ne? Tas ir, ja aug, tad attīstās. Un par šo es gribēju pavaicāt sīkāk. Es, protams, nekā biznesam, nekā fonda cilvēks, cik lielā mērā tā kontrole mainās. Jo skaidrs, ja tu esi uzņēmējs, tev ir savs uzņēmums, un bieži vien jau mēs visi ņemam caur sevi. Mēs asociējam, tas ir mans, gan izvēle, kā mans bērns, ko es audzinu, un tagad ienāk fonds, kas ir dzīve, vai ne, tā realitāte ir jātīstās, ir jāaug, papildus finansējums, stratēģija. Šis aspekts, cik ļoti nākas nodot kontroli, vai tur pat ir viena atbilde, Aleksej? Vienkārša atbilde – kontrole mainās. Tad plašākā atbilde, kas parādās, ir parādās, ka fonds sagaidā no uzņēmuma īpašniekiem un no uzņēmuma vadības paskaidrojumus. Un viņi mēģina saprast, kāpēc uzņēmums pieņem noteiktus lēmumus vai kāpēc viņi grib iet noteiktā virzienā. Un, piemēram, pirms fonda varbūt kaut kādas lietas bija pieņemtas emocionāli vai balstoties uz pieredzi, tad fondam tomēr patīk detalizētāk pārunāt, pārbaudīt uz cipariem, pārbaudīt, vai arī industrija iet tajā virzienā. Tad, fonds arī piedalās aktīvi kontrolē, bet pie kontroles arī ir diskusijas. Un tas diskusijas viņi dažreiz ir ļoti vērtīgas, ja viņi palīdz pārdomāt visus sīkumus, un arī viņi palīdz jebkuru lēmumu samazināt riska līmeni un maksimāli
pārdomāti virzieties uz priekšu un minimizēt kļūdas. Dmitrij, kā jūs ejot praktiski pie uzņēmuma un jau kurā varētu investēt, kas ir tas, ko prasa pretī? Jo, skaidrs, tā ir divvirziena iela, tas nav vienvirziena stāsts. Ja runāt tieši par mūsu fondu, mēs tēmējam uz parasti minoritāru akcionāru pozīcijas uzņēmumus. Līdz ar to mēs nespiežam uz kaut kādu papildus kontroli vai uzņēmējiem, un tur negribam piedalīties daily jautājumos, un mācīt, kā uzņēmumu vadīt. Mēs vairāk, kā Aleksijs pareizi minēja, uzdodam papildus jautājumus, lai pārliecināties, ka tie lēmumi, kas ir pieņemti, ir tiešām pareizi. Palīdzam kaut kā otro reizi padomāt, vai tas ir pareizais lēmums vai nē. Un šeit es gribu paturpināt to domu, ja tomēr mūs klausās arī uzņēmuma vadības līmeņa cilvēki un vadītāji, un bieži vien tā atteikšanās no kaut kā, kādam varētu būt tik sarežģīti. Kas ir tas, ko prakse visbiežāk rāda, no kā uzņēmumiem ir tomēr grūtāk atteikties? Tā ir tā brīvā kontrole pār lēmumiem, tā Aleksēja pieminētā, kā to sauc, tā sajūtas čujas, vai ne? Kā lietas darīt, vai tas ir identitātes jautājums, tas ir kas ir tas sarežģītākie punkti, ar kuriem uzņēmumam ir jātiek galā? Es domāju, ka katram uzņēmumam ir savs stāsts, un katram uzņēmējam ir savs stāsts. Un kādam ir vieglāk pieņemt to kopīgu lēmumu pieņemšanas procesu, kādam ir grūtāk, kāds ir vairāk individualists. Es domāju, ka katrā gadījumā tas stāsts varētu būt dažādāks. Galvenais darījuma brīdi, kad fonda partneri un pats uzņēmējs, ka viņam veidojas īpaša ķīmija, ka viņi var sastrādāties kopā. Ja tas ir, tad es domāju, ka tos jautājumus un grūtības būs vieglāk risināt nākotnē. Tomēr kaut kur tās sajūtas tomēr ir svarīgas, tomēr ir jābūt tai ķīmijai, kā Dmitrij teica. Tomēr tas ir people's business. Tomēr cilvēki strādā ar cilvēkiem, un tur jābūt noteiktai ķīmijai. Aleksej, būtu vēl ko likt šeit iekšā vai lecam tālāk? Es domāju, ka no manas pieredzes es redzu, ka uzņēmuma īpašniekiem Baltijā viņi dažreiz savieno. Viņi ir gan īpašnieks, gan vadītājs. Un ar fonda ienākšanu tas ir atkarīgs no struktūras, atkarīgs no fonda, no stādijas, bet tad, kad fonds ienāk iekšā aktīvi, es redzēju, ka grūti atteikties, ka kopā ar fonda ienākšanu fonds dažreiz arī pieņem lēmumu, ka vajag paplašināt vadības komandu. Un tad īpašnieks ir malā, un viņš mazāk piedalās uzņēmuma procesos, ir profesionāls vadītājs, un tad samazinās mikromenedžēšanas apjoms no iepriekšējā īpašnieka un vadītāja, un tad grūti piedalīties. Es to varu salīdzināt, kā, mans dēls spēlē tenisu, es viņam mēģinu kaut ko ieteikt, kaut ko komentēt, bet tagad sacensības pieņemsim kopā ar viņu brauks treneris, un es esmu nolikts malā, un man vajag vērot kaut kur no starp visiem, kā viņš spēlē, un es vairāk neko nekomentēju, nedodu viņam nekādas padomas, es vienkārši vēroju. Tas ir tas, no kā grūti atteikties dažreiz, bet vairākos gadījumos tas iet par labu uzņēmumam. Priekš uzņēmējiem uzņēmums ir kā bērns. Kad tu strādā katru dienu, tu pazaudi to brīdi, kad viņš izaug. Un vajag palaist brīvajā ceļojumā. Tas ir īstais brīdis. Man patīk, kā mēs ejam atpakaļ pie tiem asociāciju vārdiem. Un es gribu paņemt vēl vienu no tiem sarunu tuvojās jau tā noslēdzošajai fāzē. Un svarīgs jautājums ir par gatavību startēt kopā ar fondu un par kaut kādām kļūdām, kas ir pieļauts. Es pieļauju, ka jūs pieredzējāt, viss kaut kas ir redzēts, bet kas varbūt ir tās galvenās lietas, ar kurām ir jāpastrādā un kur nevajadzētu nokļūdīties, lai vienkārši laiks un resursi nav iztērēti veltīgi abās pusēs. Dmitrij, kā tu teiktu, ir kaut kas uzreiz nāk prātā? Šī ir tāda
lieta, pie kuras noteikti jāpiestrādā? Es domāju, ka pirmkārt uzņēmējiem jāsaprot, kāpēc viņam ir vajadzīgs fonds. Ja? Es domāju, ka diezgan liela lieta ir, ja uzņēmums grib attīstīties, viņš noteikti jau izmantoja bankas finansējumu un visus citus avotus. Ja? Un jāsaprot, kādam nolūkam viņš to piesaistītu naudu izmantos. Ja? Tas ir diezgan brīžiem sarežģīts jautājums priekš uzņēmējiem, ja viņiem gribas augt, viņi nezin kur, viņi nezin cik vajag un ar kādiem rītiem to darīt. Ja? Un viņam, es domāju, ka ir jāuztais bišķiņ mājas darbs, lai saprast to, kā un ar ko viņi grib iet uz priekšu. Jo fonda nauda ir palielam instruments, ar kuru tu sasniedz savus mērķus. Tiem mērķiem kaut kā jāveidojas sākumā. Interesanti, ka tu šo mini, jo varētu šis gan izvēlēt, tas būtu tas pirmais punkts plānā, vai ne? Tu ej un saki, man ir nepieciešama nauda, lai, un izrādās, ka praksē nevienmēr tas turpinājums teikumam ir tik skaidrs. Jā. Pirmkārt, cik daudz naudas ir vajadzīgs, lai izdarītu ko, un kāds būs rezultāts. Aleksej, ko tu teiktu? Kad uzņēmumi sāk domāt par fondu, uzņēmumam parādās iemesls, kāpēc viņi par to domā. Vai nu viņiem ir interesants piedāvājums tirgu nopirkt citu uzņēmumu, vai nu nopirkt konkurentu, vai nu paplašināties cita geogrāfijā. Es tā kā karjerā redzēju vienu tādu ļoti interesantu un labu uzdevumu. Ļoti milzīga darījuma, kad bija bankos pārdošanu, brauca liels investors, un viņi katrai nodaļai bankā prasīja tādu ļoti interesantu jautājumu. Ja jums būtu liekas budžets, piemēram, 10 miljoni eiro, pa virsu tam, kas ir pieejams, kur jūs to tērētu naudu? Un daudziem bija vajadzīgs laiks, ja viņi nekad nebija tāda stresa situācija, tāda šoka, ka tā nauda ir pieejama, kaut kur viņu jāliek izaugsmē. Parasti visi domā, ka vajag samazināt, optimizēt un tā tālāk. Tad primārais ir, ka uzņēmumam parādās iemesls, kāpēc viņiem vajag. Tas nozīmē, ka uzņēmums ir nobriedis kaut kādām pārmaiņām, vai uzņēmums ļoti strauji aug un attīstās, un tad viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Un tas atbalsts var būt vai nu monetārais atbalsts, vai nu zināšanas atbalsts, bet parasti fondi jau nāk ar abiem diviem. Mēs esam sapratuši šobrīd, kurā brīdī ir vērts mesties vienā laivā ar fondiem, kādi ir ieguvumi. Esam izrunājuši arī par kontroli, pārvaldību un tā skaitā arī par kādām kļūdām. Skatoties uz priekšu, nākotnes perspektīvu, Baltija fondi, prasīsiet, cik ilgi, varbūt nākamie 5 gadi, ir tāds loģisks kaut kāds tāds atskaites punkts, kas mainīsies un vai ir kādas nozares, kurās, jūsuprāt, fondu interese būs arvien lielāka? Dmitrij, tu minēji health tech, tas ir tāds potenciāls arī tuvākajā 5 gadē? Es domāju, ka Baltijā nākotnē būs pirmkārt vairāk fondu, cerams, un vairāk biznesa. Tas ir galvenais, kas mainīsies nākamo 5 gadu laikā. Ja mēs skatāmies uz vēsturisko attīstību, tad tie fondu daudzums un stratēģiju daudzums ir palielinājies, un mēs domājam, ka tas turpināsies arī tālāk. Es domāju, ka otrkārt kapitāla tirgus mūsu reģionā attīstīsies un biržas jautājums kļūs aktuālāks vairākiem uzņēmumiem, un arī privātiem investoriem. Un arī fondi varēs eksitot savus investīcijas caur biržu, un vietēji uzņēmēji varēs piesaistīt vairāk naudas caur tiem biržas instrumentiem. Es domāju, ka mēs noteikti neizgudrosim to jaunu velosipēdu, un mēs skatāmies uz tām nozarēm, kuras attīstās arī pasaulē. Tur medicīnas nozare, tur tagad defense, aizsardzības nozare ir populāra tēma.
Ja, kas tur pēc 5 gadiem vēl būs, mēs redzēsim. Ja, bet arī consumer sektors vienmēr attīstās. Un turpinās attīstīties arī mūsu reģionā. Aleksej? Fondi Baltijā viņi tad ir kļūt nobriedoši. Viņi tagad iet nevis pēc darījumu skaita, bet pēc kvalitātes. Viņi meklē perspektīvas labus uzņēmumus, kuri gan iet kopā ar globāliem trendiem, gan viņi skatās uz uzņēmumiem, kur nākotnē ir izaugsmes potenciāls, jo fondi arī viņi domā, fondi, kad ienāk iekšā uzņēmumā, ieinvestē, viņi jau domā par kādu viņi izies, kā viņi potenciāli izies. Vai nu tas ir IPO, vai nu viņi pārdos strateģiskam investoram, vai no nākošajam fondam. Par industrijām. Es domāju, visur, kur var pielikt tech, vai tas ir specializēta fondi, defense tech, healthcare tech, energy tech. Es domāju, tas ir tas, kas būs primārais, uz ko skatīsies fondi. Un vēl ir speciāli fondi, kuri investē infrastruktūrā. Infrastruktūra parasti atdeve ir mazākā nekā citas industrijas, bet infrastruktūra ir ļoti droša investīcija uz ļoti ilgu laiku. Tāpēc infrastruktūra ir vienmēr mode, un es domāju, infrastruktūras darījumi lielie būs Baltijā, un mēs to redzēsim. Man patīk tev atziņa par to, ka pieliec tik tek galā un viss notiks, bet tas jau ir tas stāsts par lielāku pievienoto vērtību, vienalga, kurā nozarē mēs skatāmies, jo tas arī ir mūsu reģiona viens no izaicinājumiem, uz ko norāda Eiropas Savienība un OECD, ka mums vajag vairāk to pievienotās vērtības atdevi, lai mūsu kaut vai koks un koksne ir kaut kas vairāk kā tikai baļķis, ko eksportējam. Tā kā daudz vērtīgas atziņas, Dmitrij, Aleksej, paldies jums, ka bijāt daļa no stratēģijas formulas, un es ceru, ka mūsu klausītāji varēs salikt kopā arī savu formulu, lai zinātu, kurš ir tas īstais brīdis, lai startētu kopā ar fondu, un beigās, lai tas mājas darbs ir izdarīts, lai nav tie muļķīgie jautājumi, ka tu pats nezini, ko tu beigās gribi. Tā kā paldies jums, ka bijāt kopā ar mums, un, dargie skatītāji, ja gribat atrast šādas un līdzīgas stratēģijas formulas sarunas, tad sekojiet gan Delfi TV, meklējiet šīs sarunas gan YouTube, gan Spotify, gan Apple podcasts, un visās no šīm reizēm esam kopā ar Latvijā vadošajiem biznesa profesionāļiem un EY partneriem. Mans vārds ir Ārtis Ozoliņš, un līdz nākamajai reizei jau citā stratēģijas formulas epizodē. Paldies!